Sveicināti, darbie Latvijas tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties aktuālu interviju. Šodien ciemos labdarības organizācijas Latvijas Humanās palīdzības centra valdes priekšsēdētājs Rihards Krieviņš. Sveiks! Sveicināti, jā. Latvijas tautas kanāla skatītājiem uzreiz pačukstējuši, ka mēs ar tevi esam pazīstami jau iepriekš, un pirmo reizi mēs ar tevi tikāmies neformālā atmosfērā tavā jubilejas svinību sakarā. Nu jā, un tas bija 4 gadi atpakaļ. Nu un tādā veidā es iepazinos ar tevi. Nu un ko es varu teikt? Jā, mani radinieki no tās reizes grib, lai es atkal tāju dzimšanas dienu. Bet viņi saka, pēc gada jau, 75, ka būs. Kāpēc? Viņi saka, bet tā programma bija forša, jā. Viņi grib vēlreiz to atkārtot. Nu, un tā mēs iepazināmies, un es domāju, ka tas ir labi. Ļoti labi. Es vienmēr saku, ka vakar vadītājs ir tieši tāds, kādi ir viesi un tie ciemiņi. Un tur jau bija ļoti, ļoti labi gaiši cilvēki. Un tā programma bija arī ļoti pārdomāta. Bet tur bija viena sākums tam visam, jā. Mana māsa svinēja dzimšanas dienu apaļo. Mans brālēns svinēja bez vadītāja. Un tad es sajūtu, ka tā ir liela kļūda. Vadītājs ir vajadzīgs un profesionāls vadītājs. Tas, kas viņām tur notika, tas bija haos. Sākās haos. Katrs dara, ko grib, ne? Vakar pasākumā. Galā vispār nevar neko saprast un savākt nevar kopā neko. Nu, un tavu līdzdalību šī gadījumā devu to visu, kas vajadzīgs ir. Rāmis, struktūra, un pasākums bija ļoti izdevies. Un tāpēc man radinieki, es saku, es nevaru, man tik daudz naudas nav. 80 gadus es vēl varētu, ja nodzīvošu. Nē, viņi saka, tā ir 75 atkal. Nu, tāds mums tās iepazīšanās bija. Jā, bet šodien mēs esam satikušies, lai parunātu par mazliet citām lietām. Un es pat īsti nezinu, kā labāk sākt, jo varbūt, es zinu, ka tā tēmas vairāk ir tāds pārdoms par to, kā cilvēkam būt laimīgam un kādēļ viņš iespējams nav. Bet varbūt sākumā tu atklāji arī to, ko tu dzīves laikā esi darījis. Tu esi vairāk kā 12-13 profesiju arī speciālists. Nu, redziet, lai būtu laimīgs, laime nav viegla lieta. Pie laimes ir ļoti nopietni jāstrādā. Un tas ir tas, par ko mēs šeit runāsim. Mēs nerunāsim par lietām, kuras jau zināms ir, bet tieši tas, kas nav zināms. Jo redziet, kad es gāju skolā, no 1. klasītes man šausmīgi nepatika mācīties. Es pat vienu dienu izlaidu mežā nosēdēju. Man negribējās iet uz skolu. Nu, un tagad es pēdējos 35 gadus es mācos. Pēdējos 35 gadus es mācos. Vēl pagājuši trešdien es sēdēju mācījos. Klausījos lekcijas, jā. Kāpēc? Lai nepazaudētu laimes kondīciju. Ļoti svarīgi ir būt nomodā, ja saprast, kas ir laime un kā to uzturēt visu laiku. Jā, un tad ir, kādas ceļas esmu izgājis, jā. Tātad apgūtās profesijas, rūpniecības iekārta elektromontieris, skolu nobeidz, krāsotājs apmetējs, kursus nobeidz, jūmiņš skārnieks, 4. kategorija, 58 baznīcām esmu jumts remontējis un taisījis. Autovadītāja tiesības, elektriķis metinātais, elektrometinātais, galdnieks, mūrnieks, sētnieks. Sētnieks arī profesija. Protams. Jā, un tur jau daudz kas jāzina. Diplomēts cietuma kapelāns un esmu 250 cietumā kristījis cilvēkus arī savā laikā līdz šai dienai. 32. gads jau iet šai profesijā. Nams apsaimniekotājs 5 mājām, grāmatvedis 3 biedrībām, muzikants, saksofonists, ap citu, jā. Varu spēlēt jau vajag. Labdarības biedrības Latvijas Humanās palīdzības centra dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Mums ir 14 cilvēki, 3 filiāls, un biedrība darbojas 32 gadus. Tas ir tas noietais ceļš līdz šai dienai. Jā. Nu, un kāpēc es šeit esmu atnācis?
Ne jau tikai, lai pasēdētu un padzertu garšīgu ūdentiņā, bet redziet, kā ir, ja? Kad jauni cilvēki ļoti bieži, es ar ka skaitā, ja? Meklē dzīves draugu, meiteni. Bet nevar tā būt, kad ja tu nezini, kā izskatās tā meitene un tu ej uz satikšanos, ja? Centrālā stacijā. Tu nevari viņu atrast. Tas nav normāli. Tev jāzina, kā viņa izskatās. Ir. Vismaz bildē jābūt rokās. Nu, un tāpat ar to laimi ir. Un tagad ir jautājums, parasti cilvēkiem es uzdod, kas ir laime? Un, ziniet, parasti atbildi ir katram ir savu laimi. Ja? Nu, pilnīgi nepareizi un tam nav nekādas jēgas. Ja? Tātad, redziet, kas ir vēl, kamēr es vēl nedodu atbildi, es vēl pakaitināšu jūs, ja? Jo tā atbildi nāks pēc tam. Un es iesaku jums sagatavot jau papīra lapu un rakstāmo, jo tur būs 2 teikumi, kur izmainīs jūsu dzīvi, ja jūs nopietni to pierakstīsiet. Tas nebūs joks. Ja, un tā lielākā nelaime cilvēkam dzīvē ir, kad viņš dzīvi apgūst, nu padomājiet, lai vadītu mašīnu, jums jāiziet ir kursi 3 mēneši. Bet cilvēks iesāk dzīvot, pašmācības ceļā iemācās dzīvot. Viņam nav kas māca. Un tad es vēl pateikšu vēl trakāk. Tie, kas māca, pielāž ļoti lielu kļūdu. Viena kļūda tikai. Un no tā sākās viss nelaimes. Jā. Tātad jaunībā, kad ir vajadzīgas zināšanas, viņas nav. Un kad viņas ir, tad viņas vairs nevajag. Tāda ir kas par lietu. Un tā ir nelaime mums kā tautai, kā cilvēcei. Un te mēs, tāpēc mums neveicās. Redziet, mums ir viegli kritizēt valdību, mums ir viegli kritizēt vienam otru, sieva vīru, vīrs sievu kritizē vienmēr, ja? Bet kāpēc viņš to dara? Tas taču nav pareizi, vajag palīdzēt, nevis kritizēt taču. Kāpēc jākritizē? Redziet, tāpēc, kad tā jau viena no tām sākuma kļūdām, ka tas cilvēciņš vienmēr uzskata sev gan vai par Dievu. Ja? Tātad es visu zinu un pārējie neko nezinu. Saprotiet, drausmīgs debilisms tas ir, drausmīgs. Bet ne par to būs runa. Redziet, kas ir paliet. Te dzīvē tā kā to rulēt šito te. Ja, te ir 80, 90 un te ir 100, ja, te ir 100. Ja. Šitā ir mūsu dzīve. Ja. Te ir sākums un te ir beigas. Draudziņ, kur tu ej? Jautājums, ja? Kur tu skries? Nē, es jau mūžīgi dzīvošu. Un tad es tagad visu nolikšu pa vietām un tad būs labi. Ja. Nebūs labi. Tad, ja mēs šito gabalu vispār tikai dzīvojam, tad tā normālā dzīve ir šitajā vidus posmā tikai. Šeit ir bērnība un šeit ir vecumdienas, kad jāiet pie ārstiem un jāmeklē zāles. Un jādomā, kas man apglabās. Tad šī brīdī mēs te dzīvojam pa vidu. Un to mēs nesaprotam. Mēs domājam, ka mēs mūžīgi dzīvosim. Kaut kur ir ielikt tā mūžīgā dzīvošanas gribēšana iekšā, un līdz cilvēks ar to dzīvo, un viņš domā, ka tas tā būs. Viņš vienkārši nesaprot līdz galam visu, ja? Tātad jautājums ir par vienkāršu lietu, kad dzīvot ir jāmācās. Kā es jau pieminēju sākumā, ja, kad mēs pašmācības ceļā visu apgūstam. Un kā mēs to darām? Mēs darām to caur savām kļūdām, jeb domzīmītas caur savām muļķībām. Tās muļķības, ko mēs pielaižam dzīvē, mēs no tā mācāmies. Un par tām mēs ļoti dārgi maksājam. Arī es esmu maksājis par tās savām kļūdām. Es tāds pats biju kā jūs. Es nebiju citādāks. Tāpēc es tagad jums stāstu. Ja jūs to sapratīsiet, tad pievērsīsiet tam uzmanību vismaz. Bet ja jums kaut kas nepatīk, tad slēdziet ārā un neklausieties. Jo kāpēc jums jāklausās to, kas jums nepatīk? Dzīvot kā gribat. Ja jums būs problēmas dzīvē, tad es jau necietīšu no tām. Jūs jau cietīsiet, jā. Nu tā tas ir.
Redziet, bērnus, tad sāksim ar to. Redziet, te ir ābols, ja? Tagad te ir ābols, jā, es viņu paņem līdzi. Un tas ābols, kā latvieši saka, ābols no ābols tālu nekrīt. Ir tāds teiciens. Ir tāds teiciens. Bet es jums pateikšu vēl vairāk, ka tu ābolu pārgriež uz pusēm, tad mēs atrodam tur iekšā, šitam ir mazāk, bet sēklas atrodam, ja? Šim vispār nav sēkla. Gadās arī tādi āboli. Tādi arī gadās, kas nedzemdē bērns, jā. Tātad sēklas dos atkal ābeli, kur dos tieši tādas pašas ābolas. Nebūs tā, ka iesēs no šī ābola sēkla un izaugs kaut kāds ozols, ja? Nebūs tā. Tāpēc svarīgi ir saprast to, cik lielu atbildību vecāki nes par saviem bērniem. Un ne jau tikai, lai viņš nenonāk cietumā, bet lai jums nebūtu bērni par apgrūtinājumu dzīvē. Lai viņi radītu prieku un to prieku jums dot no dzimšanas līdz, kamēr jūs vēl dzīvojat. Ja? Tā, Kaspar, bet tagad pasaka, kas ir nelaime? Tagad es uzdošu tev jautājumu. Ko tu saproti zem vārdu nelaime? Nē, tas ir brīvi, nav obligāti jābūt pareizi. Saprotu, es to uztveru, ja cilvēks nedzīvo, ja viņš vienkārši eksistē. Viņa nav, viņš it kā fiziski ir, bet viņš nedzīvo. Tā ir nelaime, jo tu esi nav jēgas tavai vispār eksistēšanai. Bet atbilde katram nelaime ir sava, arī ir tikai standarta atbilde, un tā nav nekāda sakara ar... Tā ir atbilde. Visi mēs varam droši atbildēt, ko gribam. Tāpēc es šodien teicu, ka es izteikšu tikai savus domas. Jums jau nav obligāti jāpiekrīt tam domām. Jūs varat dzīvot, kā gribat. Kas ir nelaime? Jā, kas ir nelaime? Kas tavuprāt ir nelaime? Redzi, ir dažreiz, es 32. gadu jau darbojos kā brīvprātīgais cietuma kaplāns cietumos, un dažreiz vīrieši pakarās cietumos. Vienkārši ņem un pārtauc savu dzīvi. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi nevienam vairs nav vajadzīgi. Viņiem ir sajūta iekšā, kad neviens neatnāk pie viņiem, neviens nezvan viņiem, neviens vēstules nesūta. Par naudu vispār nerunāsim. Viņš saka, kā es vispār dzīvoju? Man nav skaidrs, ja? Tātad nelaime ir tad, ja tu neesi nevienam vajadzīgs. Tā ir tāda liela, kā saka, teorija, kur jūs varat pārbaudīt dzīvē. Kamēr jūs esat vajadzīgs, un ja nekam neesi kas par vajadzīgs, nopēc sunīt vai kaķīti. Un nes kauliņš mājās viņam un baro viņu, un tu būsi atkal laimīgs. Jo tu jūties vajadzīgs. Ja tu jūties, vai tev kaķītis gaida mājās. Un man tā ir bijis daudz gadījumu, kad bija jāpalīdz psiholoģiski veciem cilvēkiem, un es viņiem pateicu, redz, ka tavs sunīts ir, tu viņu mīli. Jā, kā tādu. Es saku, bet tu taču esi viņam vajadzīgs, kā viņš bez tevis dzīvos. Jā. Es saku, bet tad tu esi laimīgs. Nu, pareizi, viņš saka, es nemaz nebiju domājis par to tā. Un viņš atrod savu laimes objektu, ne, par ko viņš nemaz nedomā, jo domāju, kas ir parasts lietas. Pārāk daudz uztver cilvēki savu laimi vai nelaimi kā pašsaprotamu. Tieši tā. Un tā ir tā nelaime cilvēkam tieši, ka viņš nesaprot, ka viņš ir laimīgs. Viņš nesaprot. Nu, un ko mēs varam redzēt? Vēl ir tāda lieta, kad kamēr cilvēks to nesaprot, ja, un nevērtē, viņš domā, ka jo vairāk viņam naudas, jo vairāk viņš būs laimīgāks. Nu, tā ir klasika. Mūsdienas sabiedrībā. Jā. Nu, un ko mēs te atrodam, tad, redz, ir tāds klasisks piemērs, ja? Te man makšķirīt līdzi, ja? Aha. Nu, un viens ēzelīts, viņam saimnieks gribēja, lai viņš iet pāri par tādu tiltiņu, kas šūpājās uz trosēm, ja? Viņš atsakās. Viņš baidās. Ne, nu reāli viņš baidās. Nu, kāpēc viņš ieskat tur šūpājās? Nu, tas ir pilnīgi normāli, ne? Nu, un tas saimnieks domāja, un tad viņš izdomāja. Viņš ēzelītiem uz muguras piesēja burkānu šitā te,
Un tas ezeris pat to tiltu aizmirs, bet ieraudzīt to burkānu. Nu, tik tuvu viņš jau ir, vai ne? Drusiņi vajag paiet uz priekšu, un es tūlīt būšu dabūjis viņu. Burkānu viņš saprot. Un tā ir laba lieta, ja? Un tagad ezeris iet un aizmirst pa tiltiņu un aiziet tur, ko vajag, ja? Nu, kas notiek ar cilvēku? Tātad šeit kas notiek? Tas ezeris savu dzīves fokusu koncentrē uz to, ko viņš redz. Un to, ko viņš aizmirst un neredz, par to viņš aizmirst pat domāt. Un ko mēs darām cilvēki ar šitām lietām, ja? Mēs paņemam, ko mēs domājam, bratiņ, jā, man daudz naudas, tad viss ir kārtībā. Nu, tad jau, un tikai davāj uz priekšu. Kaut vai pār līķiem, ja? Bet galvenais, lai nauda būtu. Un daudz no tiem, kas sēž cietumos, viņi tieši arī tā rīkojās. Es necik sen uzstājusi aptauju mūža ieslodzītajiem. Ko tu domāji, kad tu darīji to, ko tu darīji? Nu, viņiem visiem līķi ir, protams, ja? Un ziniet, kāda atbilde bija? Viņš saka, es vispār neko nedomāju. Un tāda vienkārši atbilde, ja? Nu, kāpēc tā notika? Kāpēc viņš neko nedomāja? Tāpēc, ka viņš bija līdzīgs ezelitim. Viņš domāja tā, ja man būs nauda, es apzakšu cilvēku, man būs nauda, un es būšu laimīgs. Viņš nonāk uz mūžu iekšā cietumā. Un tad viņš ilgi sēž un domā, un tad viņš nonāk pie labiem secinājumiem, bet ir vēl viena lieta par šī sakarībā. Redziet, domāšana bez zināšanām ir bīstama lieta. Ja? Bet, un zināšanas bez domāšanas ir arī liekas darbs. Tas ir vienkārši liekas darbs. Tāpēc iesim tālāk šī tematikā. Ja? Tātad, redziet, pie tiem bērniem nonāksim pie tā ābola, ko es parādīju jums. Tas ābols nokrit no ābeles. Ja? Viņš nokrit no ābeles. Un tad no tam sēklām atkal izauga ābele, un tā iet uz priekšu visu, ne? Nu, ko tad mēs teiksim par tiem bērniem? Ko mēs gribam no bērna? Tev kas par ir bērnu vispār? Ir bērns. Un jā. Ko tu gribēji no bērna dabūt ārā? Es no viņa neko negribu dabūt ārā. Es gribu, lai viņš ir... Ne, viņi ir tur lielā jau laikam, ne? Nē, 5 gadi tu būs, jā. Cik? 5. Pagaid, ko tu gribi no viņa panākt? No viņas neko negribu panākt. Katru dienu mājā. Mieru un klusu. Nē, lai viņš klausa. Lai viņš tev klausa. Bet es viņam ļauju arī daudz neklausīt. Jā, bet iedomājies, Kaspar, tu gribi, lai tas bērns domā un dara tā, kā pieaugušais. Saproti? Tu esi pieaugušs, tev ir jau pieredze un tu visu kaut ko saproti. Un tu gribi tas bērns, tad taču tāds pats būt, ja? Negribu. Tādēļ, ka es pats esmu mazliet izaudzis no tā visu, un es apzinos mazliet. Bet tu taču gribi, lai viņš klausa? Es gribu, lai viņš klausa, bet es negribu salauzt viņa personību vai viņa to vēlmi attīstīties tā, kā viņš to redz, tā kā viņš grib. Un kā tu to panāc? Nu, pirmkārt, to jau jūt ar sirdi jau vairāk. Jo, redz, ja tēvs, tiklīdz tu pārāk stingri, tur sākās nespēja vairs ar viņu komunicēt, viņš no tevis var izvairīties, baidīties kā no tēva, vēl kaut kas. Tur ir dažādas situācijas. Bet man jau šķiet, ka tas balans saprast, sajust. Es došu tagad 2 jums ieteikumus. Tā ir tā pilspāva un lapiņa. Jā, pilspāva lapiņa un ņemiet un rakstiet. Un tas izmainīs ne tikai jūsu dzīvi ar bērnu, bet izmainīs arī dzīvi savā starpā ar sievu un vīru. Jo tad, kad mēs taisam spiedienu uz bērnu vai uz otru cilvēku, kas parasti notiek ģimenēs, neslēpšu man ar tas, jo līdz šai dienai man sieva kā trenažors ir visu laiku. Man visu laiku jātiek galā ar viņu, jo viņi negrib saprast to, kad es esmu citādāks. Nu, un kā tagad rīkoties, ja? Lai nepazaudētu cieņu, lai netaisītu spiedienu uz otru cilvēku. Nu, un tad pierakstiet tādu vārdu, kuru jūs varēsiet lietot katru dienu nepārtraukti.
Kā tu domā? Vai mums šodien vajadzētu uzaugt zābaciņas ārā lietas bērnam, ja? Viņš saka, nevajag zābaciņas. Viņš ar čībām pa ielu. Un tad ir otrs vārds, teikums, ko pierakstiet, ja? Kāpēc tu tā domā? Ar pirmo jautājumu jūs paceļiet viņu augšā, jūs viņu cieniet. Kā tu domā? Tā ir cieņa, cieņas izrādīšana. Ja jūs vīram, jeb sievai prasīsiet, sieviņu, kā tu domā? Vai mums nevajadzētu šodien uz tirgu aizbraukt? Jā, tā ir cieņa. Ar otru vārdu, ar teikumu, jūs viņu iedzināt stūri, jo viņam jāsāk domāt. Jūs saprotiet? Un kāpēc tu tā domā? Kāpēc tu domā, ka mums jābūt? Un mums taču nav ko ēst. Ļoti laba atbilde. Un man jāpiekrīt, es nevaru, nav izvēles vairāk. Jā, es taču gribēju pareizi, un no es nav ko ēst. Jā, no tā. Un tagad... Tas skan pēc viedokļa neuzspiešanas un viedokļa vai jau kāda lēmuma kopīgošana ar otru cilvēku, kur jūs kopā dzīvojat. Es neesmu kā dominants, kurš piespiež tev darīt tā, kā es gribu braukt uz tirgu, bet mēs kopā nonākam pie... Vai nu nenonākam. Vai nenonākam. Svarīgi ir tagad, ko dos atbildi tas cilvēks, kāpēc tu tā domā. Ja tie argumenti ir pietiekoši spēcīgi, tad jāpadodas, ja? Kepiņas gaisā. Un ja viņi nav tik spēcīgi, bet zina, mums vēl ir varianti. Jā, mums vēl ir varianti. Varbūt padomāsim par šito. Kā tu domā, ja mēs nebrauktu uz tirgu, bet aiziet tepat uz vietējo veikalu? Kā tu domā? Un atkal tam cilvēkam jādomā. Un viņš atkal viņam jādod savu atbildi, nevis tavu atbildi jāpieņem, bet savu atbildi viņam jādod ir. Proti, skatoties uz mazu bērnu, kad viņam kaut ko liek darīt, viņš to atsakās darīt vai negrib darīt, dot viņam... Nē, papriekš neko neliec darīt. Kā es viņam saku... Kā tu domā, vajadzētu iet gulēt mums tagad? Kā tu domā, vai mums vajadzētu iet tagad gulēt? Nevis dod pavēli viņam. Iesim gulēt. Bet kā tu domā, mēs iesim gulēt ar mammi, kā tu domā, tu arī varētu iet gulēt tagad? Viņš domā, nē, es neiešu. Nu labi, tad mēs iesim gulēt, aiztaisīsim durvis, tu te paliec pa nakti. Vai nē, tas iet cauri. Raisīt domāt. Jā, un tā nelaime tieši tā, ka nevajag iemācīt paklausīt bērnu, Pavēles. Domāt vajag iemācīt, saprotiet. Jo ja jūs neiemācīsies domāt, tad būs citi cilvēki, ka viņš paaugsies, kas viņu komandēs, kas dos tās pavēles, ko jūs devāt viņam. Un viņš būs pieradis pie tā jau. Viņš vienkārši būs pieradis. Viņam pateiks, skolā uzpīpēsim, ja? Nē. Kā? Un ja ir pavēle, viņš paņems. Kā? Dodiet pavēle, uzpīpēsim. Davai uzpīpēsim. Tā ir pavēle jau. Viņš neprasa, kā tu domā. Viņš pavēle jau. Un ja bērns ir pieredzis pavēles, izpildīt, tad uzreiz notiek tas, ja? Bet ja viņš ir pieredzis katru dienu, kā tu domā, pagaid tā, dod cigareti, kā es domāju, viņam uzreiz tas izpeld ārā, ja? Viņš izanalizē riskus. Jā, un viņam uzreiz jādod atbildi, bet kāpēc tu tā domā? Viņš meklē atbildes un viņam kaut kas notiek labs, ne? Viņš neklaus pavēles, viņš domā, jā. Un tā ir tā lielākā nelaime, kad ģimenēs, ja, protams, elle sākās ģimenē, jāsaka tā, ja? Ja jau paši vecāki nevar saprast viens otru, neciena un bļaujas viens uz otru un kaujās, kā tad ar to bērnu tur, ja? Un kas tur izaugs no viņa? Un tad jau nav jābrīnās, kad cietumās pār 2000 cilvēku sēž, vīrieši spēkgados, un ap 2000 viņus apkalpo. Tātad Latvijā 4000 cilvēku labo tikai savus kļūdas. Viens labo savus un otru palīdz labot viņam. Ēst dod, elektrību ieslēdz, duši iedod, lai nomazgāties, un tā viņi sēž tur un daži pat mūžu ieslodzījumā. Ja? Visu mūžu viņi sēdēs vienā istabā un domās par savām kļūdām. Tā ir traģēdija, tā ir drausmīga traģēdija. Bet par to ir runa, tāpēc pierakstiet un atcerieties šos divus jautājumus. Kā tu domā? Tas ir ļoti labs jautājums, kas izrāda cieņu. Otrs, kādēļ tu tā domā?
Un tādā veidā pats cilvēks meklē atbildi uz to jautājumu, ko es uzdevu viņam. Kā tu domā? Attiecīgi jautājumu. Un viņš pats meklē atbildi uz to jautājumu. Nevis es viņam dodu priekšā, kā zaldātieņiem, ja? Viņi nedrīkst domāt. Viņam jāklaus pavēles. Nu, ja gribat zaldātiņu izaudzināt, tad tas der, ja? Tad komandējiet, bļaujiet uz viņu, un viņš būs zaldāts, ideāli zaldāts būs. Bet, ja jūs gribat laimīgi cilvēku izaudzināt, tad tas nedara. Bet tagad, Kaspar, zini, viens tāds mazs jautājums. Parādi man savu rādītāju pirkstu. Man ir pārāk daudz versiju, ko es gribu parādi. Es tev nekas nebūs ļauns, es jau neesmu ļauns cilvēks. Rādītāju pirkstu parādi. Nu, ir rādītāju pirksts. Nu, tu esi uzvarējis konkursā. Jā. Bet, ziniet, ja bija tāds eksperiments lielā zālē, un cilvēks parāda īkšķi, un saka, parādiet savu rādītāju pirkstu. Un visi viņi parāda īkšķus. Jā, viņi skatās uz to īkšķi, un viņi nemaz nedomā, saprotat? Automātiski izpildīt. Automātiski. Lai nekļūdītos. Tev nostrādāja tagad, jā? Tu parādīji tieši pareizi rādītāju pirkstu. Bet viņi parādīja īkšķi to, ko viņi redzēja. Bet tas ir ļoti spēcīgi sabiedrībā, ļoti daudzos jautājumos. Jā. Kā jūs domājat šajā jautājumā, jo valdība domā šādi? Nu, ja valdība domā tādi, tad visi ir pareizi. Tad mēs arī tā domājam. Lai gan mēs tā nedomājam. Nu, par valdību, ja tā ieliekam tādu piezīmīt iekšā, valdībā ir tie cilvēki, kurus mēs esam dzemdējuši. Kurus mēs neesam iemācījuši domāt, bet izpildīt pavēles. Un izpildot pavēles ir diezgan muļķīga situācija, kad tev jābaidās no citiem ir. Ja tu izdarīsi kaut ko nepareizi, tad man atkal jāpievēr tas piemērs, ko es jau esmu pieminējis padomju laikā. Es biju tāds jauns kristietis un tādā pagrabā zaldātiņa. Es atnācu ar majors, tāds lielām zvaigznēm bija jāsatiek, un es viņu satiku tajā pagrabā, kur zaldātiņa nes ārā kartupeļus lielās kastēs smagās. Un pa vidu stāv tāda kaste tukša, un visi viņi iet tā riņķi tai kastē. Es tam majoram saku, klausties, priekšnieki, kas te notiek? Es nevaru saprast. Tukša kaste, un viņi nevar pabīdīt malā, un viņam gar sienu jālēm tā garām gandrīz vai. Viņš saka, nevar. Es saku, kāpēc? Viņš saka, tāda pavēle nav bijusi. Pilnīgi absurds. Ne tas majors dod pavēli, nekā cits, un viņi iet visu laiku riņķiem. Viņi nevar ar kāju paspērt to kasnos. Šausmas. Atbildības uzņemšanās, ja tu pats domā un proti. Nē, jā, tu izdomāji kaut ko pats, un tu vari dabūt tagad problēmas. Kāpēc tu darīji to, kas tev nebija pavēlēts? Sapratu, robots, cilvēks paliek par robotu vienkārši. Ja? Un viņi skatās viens uz otru, lai nenonāk problēmās. Ja mēs runājam par valsti, tad tā nelaime ir tā demokrātija. Tur ir daudz cilvēku. Un redziet, kad divi satiekās jau, Bībelē teikt tā, kad ja divi ebreji satiekās Jēzus Kristus vārdā, tad viņam jābūt obligāti tur klāt ir. Jā, jo tur sāksies problēmas, jo tas ir citādāk teikt, kur 2 vai 3 ir manā vārdā, tur es būšu viņu vidū, tur teikt. Bet pārtulkojot iznāk tā, tur jābūt obligāti ar Jēzum Kristum klāt. Un valdībā mums, zināt, 100 cilvēku sēž, vai ne? Un savienoties vienās domās, tas ir neiespējami, vienkārši neiespējami. Un kā to panākt, es pat nezinu, man nav ko teikt. Jo, ja es esmu jau nevaru saprasties tik labi, kā vajadzētu, ja? Kaut gan 40 gadus es nodzīvoju. Bet iedomājieties, kad sveši cilvēki sanāk kopā un grib kaut ko labi izdarīt. Nav iespējams, tas vienkārši normāli. Tas nav iespējams. Katram ir savu redzējums, katram savas dzīves vērtības ir, un vēl varbūt kaut kas ir klāt, un kā viņš var nodot to otram cilvēkam? Viņš taču neprasa, kā tu domā. Viņš saka, es tā domāju, un tev ar tā jādomā. Kāda ir vislabākā tavuprāt pārvaldes sistēma? Jo tomēr cilvēkiem ir jābūt organizētiem. Ir monarhija, bet arī tā nekur nedara. Diemžēl, Kaspar, neviens neko nav izdomājis labāk par monarhiju un par demokrātiju. Un tur ir dēmoni,
demokrātija. Kura no šīm pārvaldes sistēmām varētu attiecināt uz skudru pūzni vai uz bišu stropu? Tur ir pārvaldes sistēma un diezgan strikta. Es te nepatikšu. Tur ir karaliene. Es neesmu biologs, kas par. Bet cietumā ir tā, kurš ir spēcīgāks, tas valda. Ja? Tā arī šeit varbūt, kuram vairāk ir tā ietekmes sfēra ir, vai ne, tā sabiedrībā, tur saimā, varbūt tam ir tas pēdējais vārds, varbūt es nezinu, kā tur ir. Bet arī tur notiek problēmas, jo viņi tomēr nevar saprasties. Mēs jau redzam, cik grūti viņam tur ir strādāt. Ļoti grūti ir. Viņi nevar saprasties savā starpā. Un tur ir partijas, un vajadzētu vienu partiju, vai ne? Nē, tur ir daudz partijas. Katrs savādāk domā, mēģina kaut ko pierādīt. Tas ir smags darbs, tas ir šausmīgs smags darbs. Lai kaut ko darītu kopējā vērtībā un arī redzēt, kas notiek ārzemēs. Kaut kā Trumps, viņš izdomājas kaut ko tādu, uzreiz ir opozīcija, uzreiz ir liela cilvēku jūras, nāk uz ielām, nepatīk. Ja viņš neko nebūtu darījis, vai tā būtu labāk? Ne, tad nāktu cita jūra un atkal teikt, ka nepatīk. Atkal cita jūra, paklausies, kā lai mēs te dzīvojam, Mēs esam nenormāli cilvēki. Atgriežamies pie ģimenes, kur tēvs vai māte nonāk cietumā. Un mēs jau redzam tomēr sabiedrībā vienu pusi. Tas, kas ir nonācis cietumā, a priori ir sliktais, un lai viņš tur sēž, sabiedrība viņu uztur, sabiedrība par to maksā, bet mājās paliek ģimene, teiksim, bērni, sieva. Kā ir ar šo vispār sabiedrības attieksmi pret? Tomēr, Kaspar, atvainojies, negribētu uz turieni iet uz to jautājumu. Tas jau mums zināms ir, bet ir kaut kas cits, ja? Jautājums ir tāds, jūs gribētu, lai tas bērns jūs klausa, ja? Tas it kā tā pierasta lieta ir. Uzbaļauj, pakomandē, viss notiek. Bet vai tas bērns visu mūžu jūs klausīs? Kā ir ko? 11 gados sākot, es pēc sevis varu spriest. Jau 14, 15 gados ar vienu uz dzirdama poti lido ārā. Tas ir labākais, bet viņš aizbēg no mājām. Tādu gadījumu arī. Šobrīd šādu gadījumu arvien vairāk paliek. Mēs redzam sabiedrībā arī jauns bērnus, pusauģis, kas taisa arī pašnāvības. Un kur viņš bēg? Viņš bēg brīvībā. Viņam ir apnikusi, šīs spiediens ir apnicis jau. Līdz kaklam jau. Viņš ir pacieties, viņš ir klausījis tikai tāpēc, ka nav variantu viņam vienkārši. Bet tikko viņam 14, 15 vairāk, viņam parādās varianti. Viņam ir draugu uz ielas. Davai, ko tu te ņemies? Nāciesim kopā, vai ne? Redz, un te ir tā lieta, vai jūsu bērns jūs klausīs visu mūžu? Neklausīs viņš jūs visu mūžu. Neklausīs. Viņš sāks pats domāt, bet viņš nebūs iemācies domāt, un tad jūs saņemsiet to, ko saņemsiet. 2000 vīrieši sēž cietumos. Spēka gados, ne jau kaut kādu tur, bet spēka gados. Kāpēc, redziet, un tā ir traģēdija. Viņi taču varētu ražot, viņi varētu laukus apkopt un sēt labību un mums dot labumu tautai. Bet mēs viņam apmaksājam tagad visu to, lai viņi vienkārši dzīvo. Kā dzīvnieki tur. Es saprotu, tas ir šausmas. Un to mēs paši ražojam. Nav jau no mēneša kad tur. Tā. Bet es šajā kontekstā runājot sabiedrības attieksmi pret, tu saki, paši ražojam. Tev daudz, es domāju, viņi nepiekritīs, teiks, nē, mēs neražojam, mēs darījām visu pareizi, mēs bērnam visu mācījām, mēs bērnam labāko izglītību, labāko skolu, un viņš mums tagad šitā, un mēs viņu vairs negribam ne redzēt, ne dzirdēt, ne zināt par viņu, viņš ir apkaunojis visu ģimeni un tā. Jā, un te jau ir tā lieta, ne? Un tagad es jums vēl man vajag pierādījumus ar jums dot kaut kādus, ja? Un es jums tagad došu pierādījumus. Redziet, dažs izvilkums no ieslodzīto, ko viņi saka pašām lietām, ja? Es viņus nesaukšu vārdā, bet, teiksim, AK, es viņu kristīju cietumā 2017. gadā, un viņš, es saku, kā tas tev viss tur nāca? Es negribu pat atcerēties savu māti. Viņa mani sita un pazemoja. Gribēja, lai klausa. Viņš neklausa. Uzdod, viss kārtībā, pareizi, ne? Rezultāts ir.
Un tāda rezultātā viņam psihisks novirzes ir šim cilvēkam tagad, un viņš ir, protams, nogalinājis cilvēks šai procesā, un mūža ieslodzījums ir tagad. Jā, Jelgavas cietumā viņš sēž. Latvijā ir, pēc statistikas, ko es šodien skatījos, apmēram 70-75 uz mūžu notiesāti. Jā, bija 75, tagad vairojās viņi. Un tagad vēl viens 44 gadi viņam ir, jā. Tēvs atrodās Krievijā, māte bija alkoholiķa. Redziet, jā, slikts ābols bija jau sākumā. Tur dzemdēt bērni jau nevajag liela gudrība, ne? Bet, un tad rezultāts ar 22 gadu nosēdēt cietumā ar mūža ieslodzījums. Tagad ir joprojām. Tad ir SB kristīts. Es viņu kristīju 17. gadā arī. Tās bija pēdējās kristības man cietumā. 37 gadi. Bērnība pagāja Liepājā uz ielas. Tēvs bieži atradās cietumos. Mātei nebija daļas ar mani. Izaugs sevišķi ļauns. Nodarbojos ar laupīšanu. Ziniet, laupīšana, kas ir? Tas ir tad, kad tev pienāk uz ielas un piedraud un atņem visu, ko var atņemt. Tā ir laupīšana, ja? Un tas ir ļoti nepatīkami. Cietumā pavadīja 22 gadi. Un viņš raksta, viņš pats tagad raksta, vide bērnam, kurā viņš uzaug, ir viena no vissvarīgākajiem faktoriem viņa liktenī. Tas cietumnieks tagad raksta, jā, to. To es varu teikt no personīgās dzīves, manas pastrādātās sliktās lietas, manas diezgan īsas dzīves gaitā ir nemazāk ļaunas. Esmu saņēmis pēc nopelniem, un iespējams, ka esam pelnījis pat par manis pastrādot ar daudz lielāku sodu, mūža ieslodzījums. Tad viņš pats atzīst tagad to, ka tas ir liels ļaunums. Nu, es ar viņu strādāju jau vairākus gadus, darbojos, un savu dzīvi kā piemēru viņam var likt droši, jo man nav kļūdas tādas lielas bijušas, kad, lai es būtu jākaunās, ja. Pavisam esmu samaksājis. Tā AB kristījās, tā 43 gadi, audzināja audžu vecāki, audžu tēvs mani sita, paceļoties kājām gaisā pret sienu. Gribēja, lai būtu paklausīgs, nepaklausīgs bija. Rezultāts dusmas, agresija, kas bija sakrājušās no bērnības, izgāz uz pilnīgi nevainīgu cilvēku, nositot to ar āmuru. Saprotiet, jā? Īpaši nežēlīgi, jā. Jā, cietumā nožņaudzām savu kameras biedru. Nosēdējis jau 27 gadus bez pārtraukuma, mūža ieslodzījums. Redziet, jā? Tā kā es nerunāju šeit muļķības. Un ja jūs pierakstījāt to, tad jūs tiešām to novērsīsiet, kas jūs... Nu, par to mēs nerunāsim, tie viens 78 gadīgs, kuram 50 gadi ir pavadīt cietumā jau. Bet viņš nav mūža ieslodzītais. Viņš ir gudrs izrādās. Un visu laiku tiek cauri. Un līdz viņš aizmirst skaitīt. Tāds cilvēks. Tas ir man liels draugs. Mēs sazvanāmies tagad. Es viņam nododu kristīgās vērtības un rādu to ceļu, kur es esmu gājis. Un viņš saka, es arī gribētu tagad iet. Bet viņam jau ir diezgan daudz. Un 2029. gadā viņš nāks ārā. Un tad es viņu sagaidīšu, un es domāju, ka mēs būsim draugi līdz mūsu galam. Un tad ir tāds AD 47 gadi. Vecāki bija šķīrušies. Pirmos 12 gadus māte audzināja mani viena. Māte lietoja alkoholu, kaut gan strādāja iekšlietu struktūrā. Dzērumā gribēja mani vānā noslīcināt. Saprotiet, neklaus. Nu, ko darīt, jāslīcina nost. Ot šitā, ja? Un otrreiz draudoši skrēja man virsū ar šķērēm. Nosēdēs cietumā jau 19 gadus, mūža ieslodzījums. Tad IG, es viņu kristīju 2010. gadā, Jelgavas cietumā, 52 gadi. Māte audzināja viena pati. Atmosfēra starp mums bija kritiska. Sāku regulāri lietot alkoholu. Sekas, baltās pelītes, sagriez gabalos savu sievu, aiznes uz mežu, ierak, un meitā rīkli pārgriez mājā.
nosēdies cietumā 24 gadus jau un mūža ieslodzījums. Nu, ko jūs tagad varat teikt par šitām lietām? Ko? Viņi gribēja, lai bija paklausīgi tie bērni. Neko vairāk viņi negribēja. Nu, tieši normāli un loģiski un ikdienišķi parādība tā. Tas nav nekas sevišķi. Tad nebija tie svešie kaut kur atbraukuši no kaut kurienes un sataisījuši ziepes. Ja? Tie ir mūsu mazie bērniņi, kur mamma krūti ir barojusi. Vēl daži, ja? Ākā 25 gadu uzaudzis bērnu namā. Tai pašā bērnamā nogalināja 3 bērnus un audzinātāju. Un to mēs laikam zinām, mūža ieslodzījums. Ja? Redziet, kas notiek bērnamā audz. Un kāpēc bērnamā audz? Nu, mātei viņš bija apnicis tas bērns. Ja? Šobrīd atkal ir tāda ļoti nelāga tendence, ja iepriekš vēl ļoti liela darba ieguldīja attīstot audžu ģimeņu projektus dažādus un bērniņus, kas ir izņemti no tā saucamām nelabvēlīgām ģimenēm. Tomēr, lai viņi sajustu to mīlestību, ģimenes atbalstu un lai viņi nenonāk tur, kur jānonāk, šobrīd atkal jau šie bērnam pansionāti kļūst arvien vairāk, jo audžu ģimenes ļoti nelabprāt jau sāk pieņemt. Un, ziniet, tas ir potenciāli atkal nākošais. Šeit ir, kā es teicu, jau pēdējos 35 gadus es mācos. Pagājuši 3 dienas sēdēju, klausījos vai lekcijas. Ja? Šeit ir vienkārši nezināšana. Liela daļa nezināšanas. Par tiem nelaimīgiem, kas cietumās ir, ja? Runājot, es pats esmu cietis no tādiem, kad es gāju 16-gadīgs skolā šeit Rīgā. Man no muguras uz Torņkalnu tiltu, tur, zināt, tāds tilts ir tāds apaļš. Un tur es otrā pusē nonācu lejā, un man viens iesita par žokli, un es pazaudēju samaņu, nokrist uz zemes. Viņš man atņēma tur violi tādu, mācīju spēlēt. Un brīnumainā kārtā kāds man bija savāķis un aizvedis kaut kur pie mājas tur tūmā. Un bija tiesa, ja, noķēra viņus it kā, un tiesā es tur sēdēju kā liecinieks. Un tad viens arī pienāca klāt, nu ko, par māzu vēl dabūja? Ja? Nu, un vai tad man tagad būtu iemesls vispār iet uz cietumiem ar noziedzniekiem strādāt? Vai, ja jūs aiziesiet pie zobārsta, ja, un sāp, vai sāp zobs, nu, normāli vajadzētu ārstam teikt, zini, ej mājās, un nevaidi te man, ja? Tu man esi apnicis ar savu vaidēšanu. Nē. Viņš pasaka, attais muti. Es paskatīšos, kas tur iekšā. Ja? Viņš ir speciālists par zobiem. Un tāpēc es esmu atnācis pie speciālista, lai viņš man paskatītos un palīdzētu. Un līdzīgi ir ar mani, ja? Kad es 32. gadu jau darbojos, un es esmu sapratis, no kurienes tas ļaunums nāk. Es jums nu pat izklāstīju to schēmu, ja, kā mēs dzemdējam ļaundarus, tikai ar to, ka gribēdami, lai viņš būtu paklausīgs. Tikai ar to, neko vairāk. Mēs gribam, lai viņš paklausa, un lai viņš būtu domā un dara tā, kā mēs pieaugušie. Nu, kāpēc viņš nevar to darīt? Līdz cik gadiem, tavuprāt, šo kļūdu vēl var labot, un kad jau vairs īsti Mēs tūlīt, es aizēju Kaspaļu mājās, un sieviņai pasaka, kā tu domā, vai šodien laba diena bija? Un sāc jau strādāt ar savu sieviņu, vai tev ir sieviņa māja, ne? Jā. Nu, sabiedrības. Sāc strādāt, nav svarīgs vecums. Cik sabiedrība, pat ne tikai Latvija, vispār globāli, ir dažādas kultūras, dažādi attieksmes. Jā, mēs zinām, ir viens vīrs, daudz sievas, ir arābi, ir musulmaņi, ir kristieši. Ir ne tādi, ne šādi, vēl kaut kādi. Bet tas strādā visās, tu domā? Tas strādās visos līmeņos, no nulles līdz vecumam, pilnīgi līdz vecumam. Un visu laiku jūs parādīsiet cieņu ar jautājumu, kā tu domā. Jūs parādīsiet cieņu cilvēkam, saprotiet? Un es ieslodzīju tiem, saku, kā tu domā? Vai te nevajadzētu nākt ārā jau no cietuma? Tu taču esi nobriedis jau. Viņš saka, vajadzētu gan. Es saku, bet kā tu domā, ko vajadzētu darīt tad? Viņš sāk domāt, nu kā, vajadzētu normāli uzvesties, nevajadzētu trakot, vai ne? Varbūt, kad pēc termiņa tev samazinās. Cietums iemāca domāt? Jā, bet ļoti specifiska. Un tur ir jādomā
tur katrs grib tikt uzkāpt uz kakla otram, ja? Nu, būt varenāks par to otru. Nu, un tad tev jāprot ir noturēties, lai tev par daudz nesakāp uz kakla, ja? Ir tādas, kur tu nevari neko darīt, viņš uzkāps tev obligāti, jo viņam ir tāda daba. Viņš jau ir piedzimis, lai kāptu uz kakla citiem, ja? Nu, tātad to sauc par līderiem, ja? Līderis viņš ir. Nu, un ja viņš no dzimšanas tāds ir, tad viņš arī tāds būs visur. Tur nav varianti, bet ir tādi, kas ir, nu, kā ir tāds Raikins teica, ja, kur tad dinozauri palikuši, un kāpēc tās blakts joprojām lien vēl. Jā, viņš ir maziņš, un viņš tā lēnām un pielien un piesūcās, kur vajag. Un ir tie, kas piesūcās, bet tiem ir jākalpo visu laiku. Nu, viņš arī labi jūtās, būdams kalps. Vai tas vietnieks slikti jūtās, ja viņš labi strādā? Nu. Vai tas augstākais ministrs, vai viņš labi jūtās? Ja viņam visu laiku ir jābaidās, ka kāds sprunglis neiebrauks, viņam ritenī neiebāzīs. Es nezinu, kurš labāk jūtās. Vai sētnieks, kas uzslāv kieliņu un aiziet mājā un mierīgi pēd pusdienas, ja tas cilvēks, kas visu laiku tev jānervozē tur. Vai tu patiks tur pārējiem, vai ne? Kā ir ar atgriešanos sabiedrībā, iznākot no cietuma? Jā. Realitātei kā ir, nevis tas, ko televizorā mums stāsta. Tas ir ļoti svarīgs temats, ja? Un mana atbilde būs jums vienkārši. Jā. Mana atbilde būs tāda, ka tas, kas ir līdz bērnībā, tas paliek uz visu mūžu. Nevar izmainīt. Viņš var spēlēt teātri, ja? Viņš var nospēlēt ļoti labi teātri, un ļoti labi to viņi ir iemācījušies cietumā, un ja viņiem vajag apresēties, tad viņi nospēlēs ļoti labi teātri sievietei, un viņas domās, ka tā ir patiesība. Es, piemēram, neskatos vairs mākslas filmas par televizoru, jo es visu laiku redzu tās kameras aizmugurē tur, un tos, kas tur filmē, un tos scenārijus, kas raksta tos scenārijus. Nu, viņas grib mani piemuļķot šajā gadījumā. Kāpēc man tur jāskatās, ko viņas grib piemuļķot mani? Jā, es skatos ziņas, un Eironews skatos, bet es netērēju laiku vairs tam. Tam nav jēgas. Bet cilvēks ir, nu kā pērtiķim, ja? Viņam tā rauķē tā asta, bet viņš netiek vaļā no tā. Tā matrica, kas ir ielikt bērnībā, nu tas ir, es jau mums tagad nolasīju tos piemērus, ja? Nevar neko darīt. Tas domāšanas veids, tas agresija, kas nāk ārā ekstremālās situācijas. Ne jau uzreiz iznāk uz ielas, sāk tur trakot. Jā, nē. Viņš mierīgi dzīvos, bet ja kāda atrodas ekstremāla situācija, viņš ar agresiju to risinās. Viņš nerisinās diplomātiski. Jā, viņš ar agresiju to risinās. Nu, viens cilvēks necik sen iznāca no cietuma, no savu draugu satiekās, un kā mēs ar Kasparu šodien 4 gadus neesam satikušies, nu taču priecīgas lietas, un ne? Uzliek galdā pudelīt un iedzer kārtīgi un viss, un beidzās ar to, ka viņš to draugus nodur, ja? Un atkal nonāk cietumā atpakaļ. Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kāds strīds ir radies savā starpā, un viņš ir tikai ar agresiju pieredzis to risināt. Un viņš paņem nāzu un viņu nodura. Iestājas karstā fāze, un uzvarētais ir tikai viens, jā, tu vai es, jā. Viņš pat, atcerieties, viņš nedomāja. Burkāns. Aptāvu uztaisīju, kāpēc tu to darīji? Es neko nedomāju, es tik ieraudzīju to burkānu, jā. Atcerieties to makšķerīt, jā, burkānu. O, tas ir labi, un uz priekšu. Un kas aiz tā burkāna? Tas neinteresē. Tieši tā ir tā lielākā nelaime, kad mēs neiemācām bērniem domāt. Mēs iemācām būt paklausīgiem, bet līdz robežai, jo viņš pats grib būt cilvēks. Viņš negrib, ka māte visu mūžu skries pakaļ viņām un komandēs kaut darīt. Un tas mātei nav jādara. Jā, ir tā, par kā tu domā. Un pēc tam potenciāli arī pret pašu māti vēršās. Var pacelt rokas. Un... Ir gadījums, kad es aizgāju pie mātes mājās, es saku, dēls drīz nāks ārā, lai viņš pat tūmā nenāk mājai. Lai pat tūmā nenāk. Saprotiet, ja? To viņa mamma ir izaudzinājusi. Nu, ko jūs teiksiet tagad?
ar mīlestību, ar žagariņu, lai būtu paklausīgs, lai bērniņš būtu pareizs cilvēciņš dzīvē. Ja? Neiznāca. Vēl vienu šķautni gribu tev pajautāt par domāšanu un atbildības uzņemšanos. Nav noslēpums, ka ir vecāki, kas savu bērnu dēļ ir gatavi uz visu un pat uzņemties atbildību par viņu izdarīto kļūdu un šādā veidā tagad cietumā aiziet, sēdēt, atcēt viņu vietā. Tava attieksme pret šo un ko tas... Jo tas bērns, viņš jau nav vainīgs, ir vecāks. Vecāks uzņemās atbildību par viņu izdarīto, bet bērnam jau tas nepalīdzēs. Pilnīgi nepareizi. Diemžēl mums visiem ir jāiet cauri savām kļūdām. Neviens cilvēks nav bez kļūdām. Bet jautājums, vai mēs mākam risināt savus problēmas. Vai mums jāskrien pie mammas pēc padomu ir? Vai mēs paši varam uzņemties atbildību? Un tas atkal nāk no tās bērnības. Tas nenokrīt no gaisa. Ja? Ja tēvs un māte ir domājoši cilvēki, ja viņi audzina bērnu domājoši cilvēki, tad viņš arī tur domās, jebkurās krīzes situācijās. Viņš domās. Bet ja ne, viņš nedomās, viņš rīkosies. Un tā rīcība ir neprognozējama. Tā ir tikai un vienīgi ģimenes jautājums. Tikai vienīgi ģimenes. Tev skolu mēs neliekam klāt. Nē, ir apkārtējā vide, neapšaubām. Man ir veicies ar to. Es pateikšu paldies Dievam. Es esmu piedzimis kristīgā 7. dienas adventistu ģimenē. Adventistu baznīcā ir disciplīna, 10 baušļi. Tur nevar tā, ne? Atnākt zem šitā, ne? Un uzsmēķēt tur koridori. Tas tur nav. Un līdz ar to esam tani izaudzis. Un no paša bērnības, no šitāda te, kad jau sāk, jau mana māte un tēvs ved uz baznīcu. Katru sēdienu viņi ved uz baznīcu. Katru. Neizlaid nevienu. Un tur, ko es apkārtējā vidē, ja? Un tur ir dziesmas Dievam par godu, nevis kāds aktieris tur sev parādo, ne? Jā, aplaudējam, samaksājam naudu, viņi visu labi. Ko es no tā ieguvu, ja? Neko. Viņš tur parādīja sev, un tas bija viss. Skaisti bija, ja? Bet baznīcā nav. Baznīcā neviens neslavē otru cilvēku. Viņi visu to tur. Un par mīlestību dzied dziesmas, par lūkšanas. Es aizlūdzu par tevi, tu par mani aizlūdzu, mēs nomartamies ceļos ap divu, nevis kaut kur. Tad tam ir iespējas, saprāt, kā? Tam ir iespējas, nenormāls iespējas. Es nevaru izdarīt ļaunam nekā dzīvē. Es nevaru vienkārši. Ja man tas nenāk ārā, viņš nav iekšā. Bet tur tie, kas tur mājās, un, protams, alkoholu, parastā lieta ir, ja. Tad sāk bļaustīties, man arī kaimiņi šeit tādi bļausās kā traki, un reiz policija pat atbrauc. Kā tad tur tas bērns, lai tagad tiek galā? Kā lai viņš tiek galā? Nē, viņš ņems to labo tikai pareizi, ne? Nē, tu viņš neņems tikai to labo. Tikai labo, jā. Jā. Redz, un te jau ir, ka tajā ābolā ir tās sēkliņas iekšā, un mēs atkal iesējam akal, un tas atkal iesējam tālāk, un mēs to ļaunumu vairojam. Mēs vienkārši vairojam ļaunumu. Nedomādam nemaz. Mums nav zināšanas. Mums galvenais, lai viņš būtu paklausīgs. Ja viņš trolejbusā sēž un nebļaustās, tas ir labi. Foršām bērniņš, labi audzināts, un ne? Nekas tur nav audzināts. Mēs vienkārši viņu esam piespieduši būt paklausīgam. Un cietumā un armijā tur nevienam tur nav variantu, tur jāklausa. Un es arī esmu dabūjis bērnībā bērnu žagaru. Es esmu dabūjis, man arī māte tādā veidā man audzināja. Bet viņa paralēli man vilka uz baznīcu arī. Un tur man draugi bija normālāk tā, kas arī lūdz Dievu kopīgi. Mēs arī kopīgi nometušos ceļos lūdzam Dievu, jā. Tas nav svarīgi, ko mēs sakam Dievam, jā, bet svarīgi tas, ka mēs viens par otru esam pozitīvās attiecībās jau no bērnības. Mēs esam iemācījušies to. Un tagad vēl tā gudrība nāk uz klāt, un ne tā zināšanas, tad ir tādā aspektā nebija par to domājis, bet tagad pēc sarunas ar tevi ir dažādas reliģiskas organizācijas vai baznīcas, kuras pirms laulāties jums ir jāaiziet kaut kāds seminārs,
kur mācītājs skatās, vai jūs tā kā esat gatavi un neesat gatavi. Varbūt tas ir viens no, kur varētu to tavu gudrību likt. Pirms precēties, vai jūs zināt? Par vēlu. Bet kad tad to sāk? Kaut kad jau vajag to ļaunumu beigt? Par vēlu tas viss ir. Ja viņš tas puisis un tā meitene ir iemācīti domāt, tad tas nav par vēlu. Tad tās liekās zināšanas tajā brīdī viņiem palīdzēs. Bet ja viņi nav, viņš saka, kad tas mācītājs beigs te muldēt, ja? Saprot, ja? Viņš saka, man jāiet tagad steidzīgi vēl tur un nezinu kur, bet viņš te tik gar runā, man apnīst, saprot, viņš šādā veidā pieņem to. Viņš nepieņem to kā patiesību, un ja jūs šodien nepierakstījāt tos divus jautājumus, tad es te pavēltu runāju vispār. Saprotiet? Un tas mācītājs pavēltu runā, ja tas nenāk sirdī iekšā cilvēkam. Viņš pavēltu runā. Viņš tērē laiku, viņš mēģina kaut ko darīt, bet ja tas bērns jau ir izaudzis nepareizi, viņš neizlabos viņu. Kādu stundas laikā, 2 stundu laikā lekcijas nolasot, nekas tur nebūs. Tu noteikti esi bijis klātesošs arī dažādās tiesas sēdēs Latvijā un zini, kā notiek dažādi procesi. Es gribēju pajautāt tev jautājumu, ko es šeit tad esmu publiski minējis, kā tieši no morāla etiskā jautājuma, kad tiesneša palīgs saka, tagad paceliet roku vai kāju, te ir Bībele, kas teikt tikai taisnību un taisnību, neko izņemot taisnību, nepatiesi liecības sniegšana var stāties krimināla atbildība. Pazīstam lietu. Jā, un tad, kad tu pasaki, pat ja tu pasaki, protams, es atnācu pateikt tā, kā bija un viss. Tieši pēc 2 minūtēm pretējās puses advokāts un tāpat tiesneši apšauba manis sacīto. Tādā veidā pasakot, ka tas, ko tu pateici pirms tam, mums pilnīgi neinteresē. Tas ir formāls redzi, kas par gājiens. Piemēram, sāksim ar to, kad es arī dažreiz agrāk, tagad es vairs neprasu ieslūdzījumu, par ko tu sēdi. Ja? Viņam obligāti ir jāmelo man. Viņš nevar nemelot. Ja viņš pateiks taisnību, es izpļāpošos tālāk un cauri būs ar viņu. Saprot, ja? Viņam ir obligāti jāmelo. Tiesā, tas nelaimīgais, kas ir nonācis uz tos apsūdzētojās solas. Jā, viņam ir šitā jāgrozās, kā viņš var, lai viņš tiktu vaļā no šitās problēmas. Ja? Un tāpēc es jau daudziem cietumā teicu, ko tu tur grozies tā tiesa? Pasaka, vainīgs un lieciet man cietumā iekšā. Viens tāds bija, viņš narkotikas tirgoja, nelielā daudzumā, un tad viņu noķēra, un viņš teiks, jā, es esmu vainīgs, lūdzu, kabatās man ir narkotikas, viņš nav izsviedis viņus ārā. Viņš izvēlk, viņš saka, redziet, te ir, jā, un es tiešām tirgoju viņus. Lieciet man cietumā iekšā. Bija viens tāds gadījums, jā. Bet, tas ir ļoti reti, jā. Bet viņam ir jāmelo, kas par, Pēc kam tad vajag advokātus, tad, Tikai tāpēc, ka viņš melo, Tāpēc vajag visādi, tam vajag advokātu, lai kaut kā dabūtu skaidrībā, jo viņš jau visu laiku melos. Tā ir normāla parādība. Tu nevar pieprasīt, lai tas vainīgais runātu patiesību. Sev pa labu, ja? Tikai visu laiku. Viņš negrib nonākt problēmās. Kaut kad te jau ir tas burkāniņš, vai ne? Tad viņš toreiz, kad viņš to darīja, viņš redzēja tikai to burkāni, ja? Viņš nedomāja, kas tālāk notiek, ja? Viņš nedomāja, ka viņš nonāks mūža ieslodzījumā. Viņš nedomāja. Ļoti daudz gadījumu ir narkotika iespaidā un arī alkohola iespaidā, kad cilvēki nonāk problēmās. Un pēc tam viņa atver acis, viņš saka, vai dienījās. Jā. Un viņam jāmelo, viņš nevar neko darīt. Tā kā tā ir tāda atbilde. 90. gados bija ļoti izteikts bandītu klātbūtne ielās, dažādi jumtošana un vispārējais. Pēc tam kaut kur pēkšņi, tā var teikt, viņi tā kā nozuda. Nē, viņi legalizējās. Cik daudz mums sabiedrībā ir legalizējušos tādu cilvēku? Un vai viņi uzvelkot baltu kreklu ar šlipsu palika uzreiz labi? Kas par daudz. Ļoti par daudz. Jā. Bet labi, viņi tagad ir biznesmeņi, jā. Viņi legāli strādā un viss dara, kāpēc ne? Bet es esmu prasījis tam, kas līdz aizmirst skaitīt, ja? Viņi saka, kāpēc tā bija? Viņš saka, es sajūtu spēku sevī. Un es sapratu, ka tie policisti un miliķi, kas tur bija, viņš saka, tie ir tādi smurguļi, kas pat kaut ko grib darīt un nezinu ko, un paši viņi netīrām rokām ir.
Un es par viņiem valdīju. Viņam bija, man pašam ienāca dzīvoklī viens ar kaujas granātu. Viņš saka, reku, man ir granāti, ienāca draugs man. Es saku, paklausies, tu nevarētu tomēr ātrāk aiziet no maniem projām. Es saku, jā, varbūt, ka pie durīm tulītā zvanīs jau policijā. Jā, viņš saka, es dzīves nepadošos. Jā, viņš saka, es uzreiz ārā un mēs izlidosim. Es saku, paldies, es saku, bet atvaino, labāk ir mājās. Es saku, ar to savu kaujas granātu. Nu, un viņi noķēra nevis ar kaujas granātu, bet ar sunītu. Viņš staigāja pačurināt sunītu un attiecīgs cilvēks arī tur gāja savu sunītu. Un hlaps viņam uzlika rokdzelts blakām būdams. Parunāja par sunīti. Nu, noķēra viņu. Viņš tagad ir jau miris, viņš Olēna cietumā nomira. Nu, bet viņš bija ieroču gādātājs otram lielam balnītam. Jā, visādas Kalašņikovs un viss bija vācis un dabūjis un piegādāja. Tā kā tie 90. gadi ir tādi ļoti interesanti gadi. Un labi, kad mums ir policija tomēr, jā, tagad. Bet nu, tagad 19 policists arī saņēma ciet, arī problēmās ir jādzirdē. Nu, arī tur ir cilvēcīgais faktors, un ne? Tā pati, kā tu domā? Nē. Bērnībā neuzdotais jautājums. Tur redz, viņiem ir tā. Viņam nav iemācīt domāt nemaz. Bet tāpēc es saku, tas, ko tu minēji. Viņi redz to naudiņu, vai ne? 1,5 miljonu taču runāja tagad par televīziju. Viņš saka, paklausies, nu kāpēc nepaņemt, ko? Es taču būs laimīgs no tā. Man būs daudz naudas. Bet redz, vēl ir tā doma, ja? To jūs varētu arī pierakstīt, ja bija atcerēties. Ja jums nav mērķis, jums nauda nebūs. Ja jums būs daudz naudas, jūs ieiesiet veikalā, jūs acis uz visām pusēm, šito vajag un visu sagrāb iekšā un ved mājā. Bet ja jums ir mērķis, tad jūs nopirksiet tikai to, ko tiešām vajag. Ja? Jo jums ir mērķis, kur vajag naudu priekš tā mērķa. Tā kā mērķtiecība dzīvē arī ir svarīgs faktors. Diemžēl mēs, kā Jēzus Kristus teica, kad aitas, kam vajag gana, ja? Nu, cilvēks ir aita. Viņš iet, viņš nezin kur, viņš nezin, kāda izskatās laime. Tātad viņam ir tūs cilvēks, viņš viņu bļauj uz viņu, kliedz, pazemo. Kāpēc? Tā ir taču tava laime. Tev taču ir vīrs, tev taču ir sieva. Paklausies, mīļais. Nu, tad iedomājies to, ka tev nebūs tas cilvēks. Es nu pat paglabāju savu auģu dēlu jaungadā, 56 gadu vecs. Es 3 dienas kauts kā vilks. Burtiski. Man patreiz jau kamals nākā klaukšā. Jo pa 40 gadiem tas ir sievas dēls, un mēs bijām sauguši kopā kā ģimeni jau. Un viņš bija Amerikas pilsonis un atbrauc pie mums, lai apciemotu mūs, kamēr mēs neesam nomiruši, un paņēma pats nomira. Tas ir šausmīgi, ja. Un ja jau kaķītis nomirst, kur tu esi mīlējis jau 5 gadus, jau ir traģēdija, bet kur ja nomirst tūs cilvēks. Tad vienmēr salīdziniet tā, kā būtu, ja nebūtu, ja. Tas otrs, ko jūs bļaujiet visu laiku visu. Būt labāk vai būt sliktāk? Tad tā ir tā laima, jeb tā ir tā nelaima. Kontrasts. 2 kaimiņi dzīvoja viens otram blakus aiz žoga. Viņiem nebija bērnu, bija jau sievas aizsaulē. Un katru dienu no rīta ceļoties viens otram centās izdomāt kādu riebeklību, kā izdarīt. Kaut ko sliktu, kaut kur, lai viņš nokrīt, vai viņam ūdens virsū, vai saskrāpēt garā. Un tai brīdī, kad kādam no viņam palika slikti, tas otrs skrēja, sauc atrod palīdzību un nesa ūdeni, jā, jo ko tad es darīšu, kad tevis nebūs? Ko tad tu esi mans dzīves mērķis? Tas ir brīnums, jā. Protams. Es biju domājis kaut ko citu. Bet tā ir jā. Klausies, uz tāds pozitīvāks, gaišāks nots. Latvijas Humanās palīdzības centrs, labdarības organizācija. Tu ar to arī nodarbojies jau ilgstoši. Es viņu vadu. Es saku nodarbojies, vadi, jā, ilgstoši. Daudz cilvēkiem ir palīdzēts. Ir milzīgs darbs ieguldīts un joprojām tiek ieguldīts. Kā ir ar to atsaucību no sabiedrības? Tīri labdarības atbalstīšana vai palīdzēšana cilvēkiem? Ļoti labs jautājums. Tātad cietumnieki šajā kontekstā
radīja šo labdarības biedrību, jo viņu ģimenītes bērnu mājās palikuši bez apgādnieka. Bet patreiz tas jau citādā formātā ir šeit Rīgā. Nākošais svētdien jau būs atkal kārtēja akcija. Vienai mammītei, kurai 5 bērni, 9 gadu līdz 18, un tēvs nav. Pēdējais vīrs ir kāvies, sits to sievu, un viņa izšķirusies, un viņš cietumā sēž. Ja. Nu, un es tagad viņam palīdzēšu, bet par atsaucību runāju. Ja. Ir tās ziedojuma urniņas, man veikalos ir daudz, un tur ir metās melnās monētiņas, un apmēram 30,000 monētas pa mēnesi sanāk iekšā, un ar viņiem jātiek galā. Jāizšķiro, tur ir daudz problēmas iekšā, un tad jānodod bankā, jāizved. Tas liels par, bet runa par personīgiem. Ja? Ziedo tikai tie, kas mani pazīst. Viens pagājušajā gadā noziedo 900 eiro, pēc tam viņš 1200 noziedoja, kurš man ļoti labi pazīst no bērnības jau. Viņš man tic, ja, un tad viņš arī grib noķert to prieku. Es filmēju, es parādu, kur tam naudiņa paliks, un tur neko nepazudīs, un katra fotogrāfija ieliek video klipiņā iekšā. Bet tā, ka masveidā, nē. Es brīnos, ka Ukrainai miljonu noziedoja. Man tā nav. Man 5 eiro kundzīti noziedo. Es viņus gribu gan vai nobučot to kundzīti. Es saku, jūs no savu mazumiņu. Vīrs nav, vien bērniņu mājās, un jūs noziedojat 5 eiro. Tas taču ir daudz. Un kāpēc? Tāpēc, ka jūs man ticiet, ja? Un tas, kas noziedoja 1500, viņš arī man tic, ja? Tādas tas lietas notiek. Nevis tā, tagad spāju noliksim, viss tagad nesīs. Nē, tas nav tā. Kādēļ tavuprāt sabiedrībā ir šāds? Redzi, nav jau tā, ka nebūtu. Jā, nē. Un nav jau tā, ka negribētu. Un ar domām atbalsta. Un to šēru laiku ieliks. Un paldies varbūt arī pateiks. Facebookā katru dienu liek iekšā tos video rullīšu, un visi skatās, un īkšķīši rāda. Bet tu iemet kādu kampēciņu iekšā, kādu monētu. Nē, nav. Visiem jau patīk skatīties, bet darīt ir grūti. Jā. Viņš domā, ko tad es tur 5 eiro, ko tad? Mārāk es nevaru, negribu. Redziet, kas ir pa nelēm atkal ar to naudu, ne? Nav mērķis dzīvē, ir nauda tikai. Cilvēks domā, kā man naudiņa ir, ko es tagad vēl kādam došu, tas nav normāli. Viņam ir taisnība. Ja viņš iemācītos normāli dzīvot, viņam būtu nauda, viņš varētu būt prieku noķert arī no labdarības. Bet viņš to nav pieredzis, viņš ir pieredzis tikai tā, tikai grābt un kāds, viss sabāst iekšā, un visbiežāk pietrūks naudas cilvēkiem, jo viņam nav mērķis dzīvē. Viņš cik ir saņem, tik viņš iztērē. Ir vēl viena kategorija, kas ļoti daudz ir sakrājusi un nekur nav devusi un tā. Un tad atnāk krāpnieks, un tu viņam žestu visu dzīvokli pārakstu un visu naudu atdod. Nē, tur ir tā nelēma redzēt, ka mēs gribam dabūt naudu nestrādājot. Ja? Un tad viņi piedāvā, tu dabūsi tur lielu naudu, muļķītis tu tāds, kur tu redzēsi, ka nauda mētājas uz ielas. Ja tev loterijās vinēs, man jau katru dienu sūd 2000, 3000. Kā tad tā var būt, ka tev pavēlt iedos naudu? Kur tu to esi redzējis? Bībelē ļoti pateikts, ļoti precīzi, ko tu sēsi, to tu pļausi. Ja? Ja tu gribi naudu, tad nauda ir jāiegulda kaut kur, bet ne jau jāizmētā. Ja tu gribi laimīgs būt, tad arī tur ir jāiegulda kaut kas. Un kā es jums parādīju, 13 profesijas es apgūstu. Un es esmu bijis gandarīts, jo ņemsim par piemēru Čiekurkalnā, jā, baznīca ir. Viss tornis ir mans taisītais, krusts ir mans uzliktais augšā, jā. Es braucu garām, man prieks skatīties, jā. Pa naudu es jau aizmirsu, cik es tur saņemu, tas nav svarīgi. Es skatos, manas mērķis ir sasniegts, es uztaisīju baznīcu, to nokrājās kādu. Un ja mums ir mērķis dzīvē, jā, tad, kas ir mērķis mums, jā? Nomirt? Atcerēsimies šito te ruletīt, jā? Redziet, jā, te ir sākums, te ir beigas, jā. Kur tu ej? Uz kapiem ej, draudziņi. Tu ej uz kapiem, jā. Ko tu darīsi tagad?
Tev jābūt laimīgam šitai laikai, kamēr tu dzīvo. Tas ir vienīgais, ko tu vari iegūt šeit. Bet ja tu visu laiku strādā 3-4 darbos un svīst un nevar izgulēties pat un beigās tev jāpērk dārga zāles, lai tu vispār dzīves palikt, tad ko tu esi izdarījis tajā dzīvē? Ko tu esi izdarījis? Nomocījies esi. Tu vienkārši nomocījies esi. Bet tev jābūt laimīgam. Noziedo labdarībai 5 eiro, noziedo 10 eiro. Tu taču nebaks nepaliks no tā, ne? Bet es tev parādīšu, kā tavs 5 eiro nes prieku bērniņam, kuriem nav tēvs, ja? Es parādīšu tev to. Lūdzu, ja? Tā kā, man ir grūti saprast, jā, kāpēc Ukrainai miljonus varēja noziedot, un tur viņa to naudiņu atkal nogalina cilvēks. Kur tā taisnība, mēs nerunāsim par to, jā, bet viens otru nogalina. Lai nogalinātu cilvēks, ir jāziedo naudu. Kaut kā jocīgi izklausās, ne? Un es teikšu vienkārši par tā Ukrainas problēma ir, tā ir diplomātijas problēma. Tur diplomātija ir pilnīgi uz nulēm aizgājis, sākumā jau. Ja diplomātija bija normāli nostrādāta, būtu vīra galvām, ja, tad tas karš vispār nebūtu. Tagad 1000 iet bojā, mēs ziedojam naudu. Tas nogalina vienu, tas saka, nogalina to. Kurš vairāk nogalinās, tas vinnēs, ja? Vai tā ir gudrība, pasaka? Es neredzu tur lielu gudrību. Lai nogalinātu cilvēku, maksāsim viņam naudu. Tas ir rekets, 90. gadi, ja? Nogalina cilvēks, lai dabūtu naudu, ne? Tie, kas bija uz apbruņoto, ne, tie bandīti saucamie, vai ne, viņi arī to nogalināja un dabūja naudu. Un tagad viņi ieguldīja lielos pasākumos, viņi tagad biznesmeņā. Man ir tāda vairāk, kas pazīst viņus. Es gribu tev teikt lielu paldies par sarunu. Novēlējam vārdus noteikti no tevis arī dzirdēt vēl cilvēkiem, par ko viņiem vēl der padomāt, varbūt par ko mēs nerunājām vēl. Jā, droši. Jā. Tikai atgādināšu, ka Latvijas humanās palīdzības centrs ir arī viņa mājaslapā www.lhpc.lv. Noteikti varat iet, apskatīties, papētīt un arī līdzdarboties. Jūs daudz iegūsiet no tā sev. Man nevajag jūs palīdzību, man nevajag jūs naudu. Es esmu laimīgs bez tā, bet ja jūs gribat būt laimīgi, ja, tad kaut ko dariet. Kā mēs raidījumā noskaidrojam, laimīgs, vajadzīgs. Jā, kādam vajadzīgs. Arī tā, jā. Un ja tu redzēsi, ka tu ieguldi sevi kaut ko iekš tā, kas visiem patīk, tad tu arī tev būs patīkam tas, ja. Bet tagad es gribēju nolasīt dažus tādus vārdus par padomi pieaugušajiem, ja. Es gatavojos un uzrakstīju tā, ar ko atšķirās gudra sieva no negudras. Gudras, tas ir, es jūs atvainojiet, ja, bet es jums pateikšu, kā tas dzīvē notiek un kā nevajadzētu notiek. Gudra sieva pie kādas problēmas meklē risinājumu, izēju no tās. Tātad gudra, sieva, viņi meklē izēju risinājumu. Bet, man ir tāds slikts vārds rakstīts, bet, slikta sieva, teiksim, jā, tā. Šo problēmu vēl vairāk sarežģīja ar konfliktu, skandāliem, histēriju un kladzināšanu. Ja? Tātad gudra sieva meklēs risinājumu. Vīrs piedzēries. Ko darīt? Ja? Pārmetums metam virsū, cik var, jo vairāk vai labāk. Nekādā gadījumā uzklājiet gultiņu, noliekiet viņu gulēt, lai viņš atpūšas. Te nav varianti. Ko tu panāksi ar tu bļaustīšanos tagad viņam? Viņš vairs vispār māja nenāks. Viņš atnāca mājā, viņš ir tavējais, bet viņš vispār neatnāks vairs nākušreiz. Man jāiet mājās, man tulīt bļaus atkal virsū. Saprotiet, ja? Tas neiet cauri. Un tad ejam tālāk. Ko sagaida vīrietis no sievietes? Cieņu pret sevim. Tas ir lielākais, ko viņš grib no sievietes. Jo vairāk sieviete ciena vīrieti, jo viņš vairāk viņu mīl. Un otrādi, vīrietis pārtauc mīlēt sievieti, ja tā regulāri izrāda necieņu vīrietim.
Un tas bieži notiek. Kaimiņš redz, ko kaimiņš, tu kas tu neko, ja? Un šausmas. Ja? Šis ir visbiežākais iemesls, kādēļ vīrietis iegrimst alkoholā vai aiziet no sievietes. Sieviete no vīrieša sagaida mīlestību, nevis kritiku vai skolotāju. Un, kas ir mīlestība, tas ir atkal interesants jautājums. Es jums pateikšu, ko es daru. Man 40 gadus es dzīvo laulībā jau. Es visu to praktizēju. Tas nav tikai uzrakstīts. Ja? Kad man sieviņa aiziet uz veikalu, nāk ar ratiņam atpakaļ, piekrāmies produkts, es dzirdu, ka ieklauts durvis. Es momentāri lecu no kompjutera un skrienu pretīm sagaidu viņus. Paņem ratiņu, ievāk virtuvē, saka, kā tev gāja? Ja? Un viņi sāk stāstīt. Un ja tas patīk, ka es uzklausīt gribu un interesējos. Un tad viņi stāsta, kā viņi gaidīja trolejbusu, kā viņi iekāpa trolejbusā, kā nevarēja apsēsties. Un tad es domāju, kā lai tagad pārtrauc to sarunu, jo man viņi galīgi nav vajadzīgi. Bet tā ir diplomātija. Ja? Un tad es saku, pagaidi, bet ko tu tur esi nopirkusi? Un tad viņi to aizmirst par to trolejbusu, un tad viņi sāk runāt par to. Un tad tā sarunā drīz nāk gals. Ja? Ja citādi, ja viņi izstāstīs visu, tad līdz vakaram būs jāgaida. Un tas vairs nav tas, ko mēs gribam. Ja? Bet tas, ka tu sagaidi sieviņu mājās, vai otrādi, tas ir ļoti svarīgs faktors. Pieaugušā attiecības uzlabošanā 3 minūšu formula. Tagad, jā. Sagaidiet laulāto ienākot mājās. Pirmās 3 minūtes sagaidiet tā, it kā jūs viņu nebūtu redzējis daudzus gadus. To, ko es daru. Ja? Un mēs dzīvojam. Kaut gan raksturi mums ļoti dažādi ir un audzināšana ļoti dažādi. Kādēļ visos strīdos ar sievieti vīrietiem nav taisnība? Tas arī pamanīts moments. Tādēļ, ka sieviete strīdos spēlē pavisam cita līmeņa lomu. Vīrieši cenšas strīdēties ar loģiku, pierādīt kaut ko. Sieviete sit par emocijām. Tu neesi nekas, tas ir tā, un viņi mēs neklausās, ko tu runā. Kamēr vīrietis pierāda, ka 2 x 2 ir 4, viņi no tevis jau ir uztaisījis vainīgi tikai par to, ka tu gribi kaut ko pierādīt vispār. Ja? Nu, tā ir tā pati. Kad tu iedrošinājies ar viņu strīdēties vispār, tu jau esi vainīgs par to. Un galvenā sieviete nemeklē taisnību, viņas grib uzvaru. Un te ir Karnego, tāds psihologs Karnegi, kurš saka, viņš saka, ja tu jūti, ka tu neuzvaries kaujā, tad mudīgi ceļ rokas gaisā un parodies. Un tu vairāk iegūsi nekā, kad tu strīdēsies. Tur, ja? Un es arī to izmantoju sieviņā. Kad es jūtu, kad es netīšu galā ar jautājumu, nu redz, jā, tiešām tev taisnība, jā. Un uzreiz miers iestājās. Neeskalēt konfliktu, neiet uz to. Un kad vīrietis iesāk strīd, viņš jau ir zaudējis ar to. Tādēļ beigās tu vari vai nu atvainoties, vai dzirdēsi, tu mani nesaproti. Nu, tas ir labākā gadījumā. Ja? Nu, redziet, tās ir tās lietas, kuras mums jāzina. Tas nav strīds, bet emocionālais aikido, jeb divcīņa. Emocionālais, nevis kaut ko, tad mēs mēģinām pierādīt, bet kurš te būs augstāks, nu kā cietumā, ja? Kurš uzrāpsies uz kakla. Nu, uzrāpies sieviņu man uz kakla, nu nav problēmas. Un tas jau nav nekas briesmīgs, ne? Jā. Nu, un tad ir novēlējumi vārdus, ko es gribētu jums nolasīt. Tātad katru minūti kāds aiziet, atstājot šo pasauli, un gadiem šeit nav nozīmes. Mēs varam aiziet jebkurā brīdī. Mans audzes dēls vienkārši apstājās sirds viņam, un ar to beidzās dzīve. Tas bija drausmīgi vienkārši. Viņam bija vairāk doktora grādu, un kur viņš pus pasauli bija apbraukājis riņķi un gudrākais cilvēks no man zināmajiem, bet tas neko nepalīdzēja. Viņš gribēja būt laimīgs, viņš atbrauc pie mums, apciemēja mūs, jā. Viņš gulēja manā gultā, es aizgāju citādi, nu, un pēkšņi viņa vairs nav. Tas arī ļoti būtiski. Mēs visi jau esam nostājušies šajā rindā, pat ja paši to nezinām. Ja? Mēs nekad neuzzināsim, cik cilvēki ir pirms mums, un nekad nevarēsim no jauna iestāties šajā rindā.
mēs nemūžam nevarēsim izvairīties no šīs rindas, lai kā arī to gribētu. Un tā mums jābūt cilvēkiem, vienkārši mums jābūt cilvēkiem. Tādēļ, kamēr vēl stāvam šajā rindā, uz kapiem, jākrāj labie mirkļi, skaistās atmiņas, jāsaka labi vārdi, jāciena laiks, kurā mēs dzīvojam, jādara labi darbi, jāzvana tuvam cilvēkam, jābūt kopā, jāizmainās, jāmīl, jāsniedz mīlestība, nenožēlojot bijušo, vienkārši jādzīvo. Mēs bieži vēlamies, kaut mums būtu vēl 5 minūtes laika. Kad es zvanīju uz morgu, un kad viņi pateica, ka viens Amerikas pilsonis ir guļā, man, ziniet, bija sajūta tāda, ka es būtu rozetē pirksts iebāzis. Un tas bija drausmīgi. Tātad novērtēsim katru sekundi, tad nevajadzēs skaitīt minūtes, mācīsimies kvalitatīvi baudīt dzīvi. Pamostoties no rīta sāciet mīlēt, jo dzīve tā ir dāvana. Tāpat kā laiks, izmantosim to liederīgi, piepildot sevi ar to, kas mums un citiem patīk. Nes laimi, jo patīk nes laimi, jo līdzi paņemsim tikai tik, cik būsim sakrājusi sirdī savā. Un pēc manas nāves cilvēki neatcerēsies, ko es esmu darījis, bet atcerēsies, kāds es esmu bijis attiecībās ar citiem cilvēkiem, slikts vai labs. Redziet, cik vienkārši, ja? Un ja jūs gribat, lai jūs bērni mīlētu līdz jūsu vecumdienām, tad ņemiet vērā šo, ko es jums teicu. Kā tu domā, kāpēc tu domā, un bērns iemācīsies domāt. Un viņš domās arī tad, kad mēs būsim veci. Viņš arī domās par mums. Jā. Tā. Paldies, tev liels par sarunu. Dargie Latvijas Tautas kanāla skatītāji, vērosim labo, skaistos mirkļus, mācīsim saviem bērniem domāt, lai nebūtu jāsaskarās ar ļoti, ļoti sliktām kļūdām, muļķībām viņa izpildījumā, par kurām arī pašiem mums dzīvē nāktos bargi maksāt. Un būsim laimīgi. Novēlu visiem būt laimīgiem, kādam vajadzīgam. Uz redzēšanos!